Esiet sveicināti podkāstā Strādā gudri, nevis smagi. Mani sauc Ilze Čerevko, un šajos raidījumos mēs runāsim ar uzņēmējiem un ekspertiem par to, kā uzlabot procesus un efektivizēt tos, lai strādātu gudrāk, nevis smagāk. Raidījums top sadarbībā ar uzņēmumu Moneo Latvija. Moneo Latvija ir uzņēmums, kurš izstrādā un ievieš uzņēmuma resursu plānošanas sistēmu Latvijas uzņēmumiem, gan ražošanas uzņēmumiem, gan tirzniecības, gan pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem. Tas nozīmē digitalizēta grāmatvedība, sakārtota noliktava un efektīva ražošana. Visi procesi, sākot no pārdošanas procesiem līdz pat ražošanas procesiem, personāla uzskaitai un vadībai, algu aprēķināšanai, grāmatvedībai, atrodas vienotā platformā. Kā rezultātā uzņēmumi iegūst patiesāku un operatīvāku informāciju lēmumu pieņemšanai, un būtiski samazinās manuālais darbs uz datu ievadi. Šodien mūsu tēma ir ļoti tāda karsta tēma, par kuru runā gan lielas kompānijas, gan mazi uzņēmumi. Nesen pat autoservisā, gaidot savu automašīnu, es dzirdēju divu kungu sarunu par to, kā viņi sprieda par šo projektu, par to likmes, kurš ātrāk iegūs finansējumu. Tātad runa ir par naudu, kuru jūs uzņēmēji varat iegūt no Latvijas Investīciju attīstības aģentūras savu uzņēmēju darbības procesu digitalizēšanai. Pieejami ir 37 miljoni, no šobrīd ir apgūta vairāk kā 10. daļa no visa finansējuma, tātad nauda vēl ir. Un šodienas raidījumā mēs iztaujāsim un parunāsim par vienu uzņēmumu, kurš ir izgājis jau šo digitalizācijas procesu, un uzņēmums padalīsies savā pieredzē gan par to, kā ir veicies šajā ceļā, gan arī par to, kādi rezultāti ir sasniegti. Cienījamie klausītāji un skatītāji, šobrīd es gribētu pieteikt mūsu šīs dienas raidījuma dalībnieku Kristapu Laipnieku. Kristaps ir uzņēmējs, kurš vada nevis vienu vai divus uzņēmumus, bet 4. Un dara to ar lielu atbildību gan pret saviem klientiem, gan darbiniekiem. Un to pierāda Kristapa darbošanās gan uzņēmuma attīstībā, gan uzņēmuma procesu sakārtošanā, lai paaugstinātu gan piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, piedāvātu arī kvalitatīvāku produktu un uzlabotu darbinieku darba apstākļus, piedāvājot darbiniekiem strādāt ar modernākām iekārtām, lai viņi varētu vieglāk veikt savu darbu. Uzņēmumi ir dažādi, piemēram, uzņēmums Keep nodarbojās ar mantu glabāšanas pakalpojumu sniegšanu, tātad jūs varat atstāt un novietot mantas pie Kristapa glabātuvē, lai atbrīvotu savu vietu dzīvoklī vai mājās. Uzņēmums Blast LV nodarbojas ar mašīnas, riepu, maiņu, disku krāsošana, labošana, un ir arī uzņēmums, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Bet šodien mēs vairāk parunāsim par 4. uzņēmumu, kas īsnībā ir pirmais, ko Kristaps ir radījis, KNK MEFAB uzņēmums, un uzņēmums nodarbojas ar metāla apstrādes pakalpojumu sniegšanu, metāla apstrādes ražošanu. Dažādākie pakalpojumi tur tiek sniegti, kā pulveru krāsošana, metināšana, locīšana, lārzatgriešana. Katrā ziņā no metāla loksnes tiek radītas augstvērtīgas un kvalitatīvas metāla detaļas. Dažas dienas atpakaļ es ciemojos pie Kristapa, pieteicos ciemos viņa ražotnē. Mēs tikāmies saulainā darbdienas vakarā. Un pirmais, ko Kristaps man piedāvāja, ir ražotnes ekskursija. Protams, es nekad no tās neatsakos. Pats Kristaps ir tāds jautrs un runātīgs un atvērts čalis, kurš izrādīja man savu ražotni, pastāstīja par procesiem, un ražotnē tiešām bija tādas plašas telpas, gaišas, sakārtotas, viss bija savās vietās, nekas lieki nemētājās. Redzēju gan modernas lāzergriešanas iekārtas, gan tādus lielus metināšanas galdus.
Un visu šo ekskursijas laiku mūs pavadīja tā feinā svaiga metāla, grieztā smarža. Darbinieki arī bija tādi feini pozitīvi, kurus man nācās satikt, tāda tiešām patīkama sajūta viesojoties šajā uzņēmumā. Un pēc tam mēs savu sarunu turpinājām ofisā, gan par digitalizācijas procesiem, gan vispār runājām par efektivitāti. Jo KNK MEFAB ir viens no pirmajiem uzņēmumiem Latvijā, kas ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru par digitalizācijas procesu veikšanu. Projekts jau ir noslēdzies, pabeigts, un to Kristaps ir paveicis kopā ar savu biznesa partneri Kārli Jansonu. Un man, protams, bija jautājums, kā tad tik ātri tas ir noticis, kādi bija tie priekšnosacījumi, lai viņi būtu tik veiksmīgi realizējuši šo projektu. Jā, par šo digitalizācijas programmu mēs uzzinājām jau pirms digitalizācijas programma tika palaista, jo, ja es pareizi atminos, tad vispār digitalizācijas programmas sākums tika pārcelts, un attiecīgi mēs šo visu periodu jau cītīgi bijām gatavojuši visus dokumentus un bijām jau attiecīgi ar mūsu nozares asociāciju, jeb Metāla apstrādes un mašīnu būvniecības asociācija jau sazinājušies un veikuši priekšdarbus, kas bija saistīti ar ceļakartes iegūšanu un, priekšdarbu veikšanu ceļakartes iegūšanai. Tas mums ļāva veikt priekšdarbus un būt jau gataviem tajā brīdī, kad digitalizācijas projekts tika atvērts projekta iesniegšanai. 2023. gadā Latvijas Investīciju attīstības aģentūra uzsāka izsniegt finansējumu Latvijas uzņēmējiem, lai digitalizētu uzņēmēju darbības procesu, lai veicinātu šo procesu digitalizāciju. Eiropas naudas apgūšana notiek kopā ar Eiropas digitālās inovācijas centru, un pieteikties šim finansējumam var dažāda kalibra uzņēmumi, jo arī ir pieejama dažāda lieluma projektu atbalsts, sākot no 5,000 pat zem 5,000, kur Eiropas līdzfinansējums ir 100% apmērā, kā arī lielākās summas, ko var apgūt šajā projektā, šī projekta ietvaros, ir 100,000 eiro. Šeit gan līdzfinansējums vairs nav 100% apmērā, tas svārstās no 30 līdz 60%, un atkarīgs tas ir no tā, kāds ir uzņēmuma lielums, kurā reģionā uzņēmums arī atrodas. Atbalstāmo procesu klāsts ir diezgan liels. Jūs varat digitalizēt grāmatvedības uzskaites procesus, darbinieku rekrutēšanas procesus un darbinieku apmierinātības mērījumu automatizācija. Tas var būt e-komercija, internetveikals, weblapas izstrāde, datu drošības un glabāšanas risinājumi, ražošanas un noliktavas procesa automatizācija, iegādājoties iekārtas, kas samazina manuālo darbu un veicina kaut kādu procesu automatizāciju, kā arī tas var būt biznesa inteliģences rīki un digitālais mārketings, kaut kādas sales procesu automatizācija, pārdošanas procesu automatizācija, kaut vai transporta loģistikas risinājumi digitālajā. Tur ir daudz un dažādi risinājumi. Galvenais ir patiesībā saprast, kas tad uzņēmumam ir vajadzīgs, kas viņam der un kāda sāpe tiek risināta. Es jautāju arī Kristapam, kādas grūtības bija šajā sagatavošanās procesā, un patiesībā Kristaps nevarēja nosaukt nevienu tādu grūtību, ar ko viņi bija saskārušies, jo veiksmes stāsts patiesībā bija tas, ka viņi bija skaidri sapratuši, kas ir jāizdara, kas ir viņu procesus un attīstību bremzējošais faktors, kāds būs vislielākais iegūms uzņēmumam no digitalizācijas procesa realizācijas, kā arī jau pirms Eiropas Savienības šīs naudas apguves uzņēmums bija veicis mājas darbu, sagatavojot šo digitālo brieduma testu ceļa karti. Varbūt tas izklausās diezgan sarežģīti, bet mēs paklausīsimies, ko pats Kristaps par šo stāsta.
Par pašu projekta dokumentāciju un dokumentācijas iesniegšanas sarežģītību īstenībā es nevaru atcerēties tādas izteikts brīžus, ka tas šķistu sarežģīti vai nesaprotami, jo teiksim, visa informācija bija pietiekami pieejama, saprotama, un jebkurā gadījumā arī tad, kad jau mēs bijām veikuši šos priekšdarbus, mēs jau bijām skaidri sapratuši, kuri tad ir šie procesi, kurus mēs vēlamies digitalizēt. Tāpēc īstenībā tas pat lielākoties es uzskatu, ka pat varētu būt grūtākais jautājums, teiksim, šo te visu digitalizācijas projektu taisot, konkrēti definēt šīs te problēmas, kuras ir jārisina digitalizācijas ceļā. Un kopumā mums šis te projekts aizritēja diezgan, man gribētos teikt, diezgan vienkārši. Protams, tas laika prasīja, bet tas nebija nekas sarežģītāks par parastu dokumentu aizpildīšanu. Tātad kārtīga sagatavošanās un izpildīts mājas darbs jau ir puse no uzvaras, kā mēs varam secināt no Kristapa stāstītā. Uzņēmējs arī dalījās ar informāciju, ka tad, kad viņi ieguva šo finansējumu, SIAK un MEFAB, tad vairāk uzņēmēji brauca pieredzes apmaiņā pie uzņēmuma, lai uzzinātu, kā tad īsti notiek šis process, un Kristaps min, ka daudziem uzņēmējiem nebija pat skaidrs, kā viņiem digitalizācija varētu palīdzēt, kā arī šīs zināšanas, ko tad vispār digitalizācija sevī ietver, bija diezgan vājas. Dažas nedēļas atpakaļ es arī klausījos citā podkāstā interviju ar Ilzi Raudiņu, kas ir Eiropas Digitālo inovāciju centra projekta vadītāja. Ilze šajā iestādē strādā jau vairāk kā 4 gadus, un uzņēmums ir realizējis vairākus projektus, ap 30 projektiem, gan starptautiski, gan Latvijā, veicinot uzņēmēju darbības digitalizāciju. Un arī Ilze minēja šo, ka uzņēmumi nezin, kā sākt, ar ko sākt, kā arī nesaprot, kā digitalizācija viņiem varētu palīdzēt. Šobrīd es arī darbojos ar vienu uzņēmumu, ražošanas uzņēmumu, un mēs gaidām to brīdi, kad uzņēmums noslēdz līgumu ar LIA, lai mēs varētu uzsākt ražošanas procesu digitalizāciju, bet katru reizi, kad uzņēmums saņem atbildi no Latvijas Investīciju attīstības aģentūras, uzņēmums sāk domāt, šaubīties, mokās ar kaut kādām iekšējām pretrunām, vai mums to vajag, tas tomēr ir dārgi, vai tas realizēsies, vai mēs būsim paši gatavi, vai mēs to spēsim. Un, protams, šis process ir ieildzis jau daudz ilgāk nekā tam vajadzētu būt. Tādēļ es nevis lūkšu, bet iesaku uzņēmumiem vērsties pēc palīdzības pie šīm Eiropas Savienības administrējošām iestādēm, Latvijas Investīcija attīstības aģentūra, Eiropas Digitalizāciju inovāciju centrā, jo šeit cilvēki jau ir izgājuši cauri vairākiem projektiem, strādājuši ar vairākiem uzņēmējiem, ir uzkrājusies gan kompetence, gan pieredze, un šie uzņēmumi var palīdzēt uzņēmējiem gan izstrādāt šīs digitālos brieduma testus, gan saprast, kā digitalizācija vislabāk varētu šiem uzņēmumiem palīdzēt. Protams, jo lielāka ir šī finansējuma summa, jo vairāk darbības ir jāveic, tas ir pieteikums, tā ir šī jau minētā digitālā brieduma tests, ceļa karte, pēc tam ir jāveic iespējams aptaujas vai iepirkuma procedūras, ja summas pārsniedz noteiktus limitus, pēc tam atkal ir brieduma tests un tad ir līguma noslēgšana. Tas viss var izklausīties sarežģīti, bet paklausīsimies Kristapa stāstu tieši par to, kādu laika periodu viņiem aizņēma SIAK un MEFAB šī projekta realizācija un cik tas patiesībā aizņem laika. Jā, mums šis projekts kopumā aizņēma nepilnu pusgadu. Gribētos teikt, ka pat ne pat pusgadu, bet kaut kādus 5 mēnešus. Tas ir līdz brīdim, kad projekts jau tika apstiprināts un pabeigts, līdz brīdim, kad tika jau attiecīgi aizsūtīts pieteikums par
līdzfinansējumu saņemšanu, bet ir jāpiemina noteikti tas aspekts, ka mūsu projekts bija virs 70,000 eiro, un attiecīgi tas, ko nosaka iepirkuma uzraudzības birojas, ka ir jāveic iepirkuma procedūras, kas mūsu gadījumā aizņēma mēnesi līdz pusotru. Attiecīgi gadījumā, ja šī summa ir zem šiem 70,000 eiro, tad tas process, manā skatījumā, pat veiksmīgā gadījumā varētu būt ap 3 mēnešiem. Bet noteikti tas ir lielā mērā atkarīgs no edits pārstāvjiem, jo šīs dokumentu pārbaudas arī kaut kādu laiku, protams, ka paņem, bet jebkurā gadījumā tas nav nekas ļoti ilgs, un manā skatījumā tie termiņi ir ļoti pieņemami. SIA KNK MEFAB kopējais digitalizācijas projekta apjoms bija 100,000 eiro, kur 50% finansēja Eiropas Savienība, tas ir 50,000 eiro, tika atgūti atpakaļ no visu projekta izmaksām. Manuprāt, 5 mēnešu periods, kurā tika gatavoti dokumenti, ir pilnīgi adekvāts laiks, lai iegūtu pēc tam finansējumu 50,000 apmērā. Man liekas, bankā ņemot kredītu, nevis man liekas, bet tā ir bankā ņemot kredītu, tas izmaksā daudz dārgāk, pēc tam maksājot par šo summu procentus. Uzņēmums līgumu noslēdz 2023. Gada 11. septembrī, bet tā paša gada decembrī, novembrī jau tika rūpnīcā ievestas iekārtas, kas tika finansētas šī projekta ietvaros, un 2024. Gada janvāra beigās, februāra sākumā uzņēmums jau saņēma savu līdzfinansējumu daļu bankas kontā, līdz ar to naudas līdzekļi nebija ilgi iesaldēti. Protams, ir jāuzteic paša uzņēmuma atkal sakārtotība un operativitāte, jo ātrāk uzņēmums sagatavo visus dokumentus, kas saistīti ar projekta realizāciju, jo ātrāk, protams, finansējums arī tiek piešķirts. Šobrīd es esmu atvērusi mājaslapu business.go.lv, business.go.lv drīzāk, jā, un biznes ir rakstīts tā kā angliski mēs rakstam vārdu biznes. Šī ir mājaslapa, valsts platforma biznesa attīstībai. Pati mājaslapa ir diezgan moderna un viegli pārskatāma, viegli atrodama informācija. Es esmu šobrīd atbalsta programmā ienākusi tieši atbalsts procesu digitalizācijai. Pirmais, ko mēs uzreiz redzam, liela sarkans šrifts, atbalsta apjoms 37,5 miljoni, finansējums mazais grants 5,000, lielais 10,000, un programma ir atvērta līdz 2026. Gada 31. martam, vai kamēr pieejams finansējums. Tā kā laika vēl ir daudz. Šeit ir daudz un dažādas informācijas par pašu projektu. Informācija par atbalstu pašā apakšā, paskrolējot, ir tāds saraksts. Šeit ir gan atbalsta saņēmēji, kurš drīkst pieteikties, atbalsta veidi, projekta īstenošanas gaita, skaists tāds vizuāls zīmējums par projekta realizācijas gaitu, atbalsta piešķiršanas kritēriju un atbalsta apmērs. Jūs te varat daudz ko izlasīt, bet manu interesi piesaistīja sadaļa noslēgtie līgumi. Un šeit uzspiežot uz šiem noslēgtajiem līgumiem atverās Excel faila saite, noslēgtie līgumi uz 30. aprīli 2024. gadu. Un ja mēs šo Excel saitīti atveram, un mums atverās Excel tabula, kurā mēs redzam, ka uz 30. aprīli 2024. gadu kopumā ir noslēgti 225 līgumi ar dažādiem uzņēmumiem. Šeit ir summas, kur pieejamais līdzfinansējums atbalsts ir sasniedzis pats 100,000 eiro, bet ir arī tādi projekti, kuri 990 eiro, 45,000, 5,000. Tātad daudz un dažādi šie pieejamie finansējuma apjomi, un kopēji mēs saskaitām attiecināmais finansējums, par kādu ir noslēgts. Tūlīt mēs paņemsim Excel. Tie ir 4,1 miljonus.
Tātad izmantot ir 4,1 miljonus no 37,5 miljoniem. Un šobrīd mēs varētu arī paklausīties stāstu. Mēs arī redzam šajā tabulā kā Mefab uzņēmumu 4. kārtas numuru. Un mēs varētu paklausīties stāstu par to, kā tad uzņēmums ir iztērējis šos 100 000, kādi uzlabojumi ir veikti un kāds ir rezultāts. Jā, un attiecīgi digitalizācijas projekta gaitā mēs ieviesām detaļu ražošanas simulācijas programmu, kur attiecīgi pirms fiziskas ražošanas detaļas tiek simulētas digitālajā vidē, un pēc tam šīs detaļas tiek fiziski ražotas cauruļu apstrādes iekārtā. Un ar šīs simulācijas ieviešanu mēs noteikti samazinājām šo brāķēto detaļu apjomu, kas ilgtermiņā nodrošina to, ka noteikti palielinās izmantotā materiāla lietderība. Tā ir viena lieta. Ar cauruļu apstrādes iekārtu mēs pātrinājām sagatavoju izstrādes ātrumu, kā arī precizitāti. Un noteikti jau kopumā, ka šī procesu ieviešana ir ne tikai mērāma naudiskā izteiksmē, jeb šī materiāla, mantiskā ieguvuma ziņā, bet kopumā es uzskatu, ka tas ir labs tāds mārketinga elements, kādā veidā var tikt pie nopietnākiem klientiem, jo pieņemsim mūsu gadījumā, ko es varu teikt tieši no mūsu pieredzes, ir tas, ka mēs pēc šī projekta ieviešanas esam tikuši klāt tādiem uzņēmumiem, pie kuriem mēs iepriekš nevarējām tikt. Tas nozīmē to, ka lielāka kalibra uzņēmumi šāda tipa procesu ieviešanas vērtē kā plusus un tikai norāda uz to, ka konkrētais uzņēmums ir nopietns un uzticams ražotājs. Un manā skatījumā tas kalpo kā labs instruments, kā spodrināt savu uzņēmumu vizītkarti. Brīdī, kad mēs sarunā nonācām līdz šiem ieguvumiem, es spiedu Kristapam pastāstīt, cik tad viņi ir ietaupījuši nauda. Bet patiesībā man ļoti simpātisks likās šis stāsts par uzņēmumu vērtību, par pašapziņu, par vērtības celšanu klientu acīs, par uzņēmumu prestižu, ka uzņēmums nav nekāds garažas ražošanas uzņēmums, bet nopietns uzņēmums, kurš iet laikam līdzi un ievieš savā uzņēmumā jaunākās tehnoloģiskās tendences. Tas, kas palika ārpus kadra, ir arī stāsts par to, ka mēs daudz runājām par to, ka uzņēmēji tā kā nevar saņemties un novienoties, ko tad viņi īsti grib, kāpēc viņi vēlās, bet Kristaps izteica cerību, ka šobrīd tas varētu būt uzlabojies. Arī sākotnēji bija sajūta, ka pašam LIA trūkst kapacitātes, lai apkalpotu visus uzņēmumus, un katru reizi šī atbilde no LIA atnāca tieši termiņa pēdējā dienā, un bija sajūta, ka rinda ir gara, bet apkalpojošo darbinieku skaits, kas var apkalpot šos uzņēmumus, ir pārāk mazs. Nav zināms, kā ir šobrīd, ir cerība, ka ir labāk, jo arī skatoties šajā mājaslapā Business.gov.lv sarakstā, kur bija šie 225 noslēgtie līgumi, var redzēt, ka pirmie noslēgtie līgumi ir ar lielām atstarpēm, bet pēdējie jau ir daudz blīvāki un ciešāki, tad var redzēt, ka kapacitāte arī valsts iestāžu pusē ir palielinājusies. Pēdējais tāds sveiciens no Kristapa ir jau tad, kad viņš brauca mājās, viņš ierakstīja vēl vienu ziņu, kas varbūt nav tik daudz informatīva, cik vairāk iedvesmojoša par to, kāpēc to darīt un kāpēc teikt jā digitalizācijai uzņēmumos. Es domāju, ka digitalizācija pēc būtības ir jāuztver kā sacensība. Līdzīgi kā sportisti sacenšas, kurš ātrāk noskries 100 metru distanci. Tāpat arī uzņēmējdarbībā, it īpaši mūsdienu apstākļos straujajā
uzņēmēja darbības vidē, kas mainās bez mazliet katru dienu. Digitalizācija ir jāuztver kā sacensības un ir jāsaprot to, ka tas, kurš digitalizāciju uztvers kā maznozīmīgu uzņēmēja darbības aspektu, tas visticamāk zaudēs un iespējams arī kapitulēs. Tāpēc es uzskatu, ka vajag digitalizēt uzņēmēja darbības procesu, vajag uzdrošināties to darīt un vajag uzdrošināties riskēt, jo tomēr ir jāsaprot, vai tu esi baļķis, kur nes straume, vai arī tu esi straume, kur nes baļķis. Tas ir mans īsais vēstījums pārējiem uzņēmējiem, kuri vēl domā vai šaubās, vai uzņēmējdarbības process ir nepieciešams digitalizēt. Paldies Kristapam gan par šo motivējošo stāstu, gan par visu pieredzes stāstu raidījumu garumā. Šis pēdējais stāstīns man atsauc atmiņā vienu situāciju, ko es dzirdēju pārmaiņu vadības apmācībās par to, kā divi puiši iet pa mežu un ierauga lāci. Un viens velk nost mugursomu, ņems ārā botas. Skaidrs, ka viņš ir gatavs bēgt. Un tas otrs saka, tu traks esi, tu lāci gribi noskriet. Viņš saka, nē, man nav jāizbēg no lāča, man jānoskrien tevi. Līdz ar to esiet zvaigznes un līderi savās nozarēs, esiet inovatīvi, efektīvi un esiet priekšā pārējiem. Tas šodienai arī viss. Paldies, ka klausījāties, piesakojiet podkastam un tiekamies nākamajos raidījumos. Strādā gudri, nevis smagi. Thank you.